lai kopīgi pavadītu laiku un tiktos ar ģimenēm, kas mazulīši sagaidījušas Ventspilī jau 11. reizi 16. jūnijā. Ventspils bērnu pilsētiņā tika rīkots mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī, kur apmeklētājus priecēja gan muzikālā programma, gan Pakausīšu slimnīca. Tā atmosfēra ir ļoti pozitīva, visi smaida, visi ir laimīgi, bērni dzied, ļoti labi. Mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī kļuvis par brīnišķīgu tradīciju, kad kopā pulcējas Ventspilī dzimuši bērniņi, viņu vecāki un speciālisti, kas ikdienu palīdz nākt pasaulē bērniņiem un labi justies māmiņām. Atsaucība ir ļoti liela. Šajā gadā 169 pieteikumu šo pasākumu tika atsūtīti. Es uzskatu, ka tas ir ievērojams skaitlis. Tas ir neaizmirstams mirklis ģimenei, kad tas bērniņš nāk tajā pasaulē, ja? Un viņiem šeit ir iespēja satikt tos cilvēkus, kas bija pie visa klāt, kad tas bērniņš nāca pasaulē. Un varbūt arī vēlreiz pateikt paldies. Svētku laikā klātesošie tika lutināti ne tikai ar krāšņiem muzikālajiem priekšnesumiem, bet arī aizraujošām darbnīcām un atrakcijām. Lielais skaits jauno ģimeņu apliecina, ka Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas īpašā pieeja cilvēcība ir būtiska, jo tik īpašā mirklī, kad mazulītis ierodas, satraukumu piedzīvo pat tās ģimenes, kam tās nav pirmās dzemdības. Un šajā mirklī drošības sajūta ir ļoti nozīmīga. Jā, tā vide, tā sakoptā vide bija ļoti patīkama. Un ārsti, kas nāca arī pēc piedzimšanas, bija ļoti patīkami, saprotoši arī ar visu to, ka tas ir mūsu 3. bērns. Abas meitas dzimušas Ventspilī. Es pat vispār no Kuldīgas, bet nevienu brīdi neiedomājos, ka varētu braukt uz Kuldīgu. Tieši šeit, jā. Ja jaunie daktari, kas ir nākuši klāt, tagad daktaris Terāsovs ļoti foršs. Vecmātes arī laiku ienāca, apjautājās, vai viss kārtībā, un kā mums iet, un bija klāt, un pats daktaris arī bija klāt. Tā kā, tikai to pašu labāko. Slimnīcas dzemdību nodaļā ir radīta mājīga vide. Palātas ir skaistos ziedu toņos, arī dzemdību zāles atbilst augstākajiem standartiem. Mums ir ļoti profesionāli ārsti. Mums ir ļoti profesionālas un laipnas vecmātes. Mums ir pat zemākais Latvijā ķēzargriezienu skaits, kas iet rokā ar ļoti labu perinatālo iznākumu, respektīvi tie bērni piedzimst veseli un viņiem nav nekādas problēmas. Maksimāli dabīgas un ģimeniskas dzemdības novērtē arī jaunās māmiņas, un tieši pozitīvā pirmā pieredze sniedz jau pārliecību plānojot otro mazulīti. Es teiktu mūsdienīgi. Tā kā šodien arī ir aktuāli, lai tu justos droši. Un es teiktu, ka tas arī tiek nodrošināts manā skatījumā mūsu slimnīcā. Un mums bija jauka vecmāte, Madara, kura mūs arī loloja, rūpējās par mūsu vēlmēm un to ļoti respektēja, ko mēs vēlētos. Un tā kā es teiktu, ka lieliska, jauka pieredze. Es noteikti vislielāko paldies gribu pateikt mūsu vecmātei, Madarai Grosbahai, jo tiešām fantastisks cilvēks un ļoti patika. Un noteikti arī otram bērniņam viņa būs man arī kā vecmāte, tā kā to es ritīgi zinu. Tā kā tā, jā. Ļoti patika attieksme, viss bija ļoti fantastiski. Un es priecājos, ka es tieši arī izlēmu dzemdēt tieši Ventspils slimnīcā. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca nodrošina ne tikai dzemdību pakalpojumus, bet arī grūtnieču aprūpi. Mēs cenšamies sievieti un arī ģimeni kopā sagatavot šim pasākumam, kas saucās dzemdības. Ja? Tas ietver šīs lekcijas. Tur iegūst nepastarpinātu informāciju no vecmātes, tad fizioterapija ir attīstījis savu sadaļu, kas attiecās, jo tas ir arī, teiksim, ļoti svarīgi, kāda muskultūra ir attīstīta, kas palīdzēs arī dzemdībās. Ja? Un tas ir grūtnieču aprūpes kabinets, kad nav jāiet kaut kur jāmeklē palīdzība poliklinikā vai teiksim, kādā privāta praksē, bet viņa var nākt uz slimnīcu. Mēs esam speciāli attīstījuši šo grūtnieču. Tur pieņem vecmātes un ved šo grūtnieču novērošanu līdz dzemdībām, jo, kā es teicu, ja ir nepieciešamība, tad turpatās ir ginekologs, ko var pieaicināt klāt.
Drošība un pārliecība par rītdienu ir būtisks priekšnosacījums, lai jaunās ģimenes plānotu kuplāku bērniņu skaitu. Tā norāda slimnīcas valdes loceklis. Un par drošību sagaidot mazuli gādās Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas speciālistu komanda, lai arī turpmāk katrs slimnīcā sagaidītais mazulīts ar lepnumu varētu nest apziņu: esmu dzimis Ventspilī.